Šī ir atsauksme manai mīļajai Indrai par viņas terapeits darbu. 2 dienas atpakaļ es pie viņas griezos ar problēmu, proti situācijās dažādās jūtos tāds tā kā nevarīgs, maziņš, pat situācijās, kur es zinu, ka man pienākas kaut kas, bet es tik un tā to nevaru dabūt, jo es jūtos tā kā liekas maziņš, mazāks par to cilvēku vai par vispār par kaut ko. Ja? Tāds tā kā mazāks salīdzinājumā ar kaut ko. Un līdz ar to tāds bezspēcīgāks, vai ne? Un interesanti ir, ka šī vai līdzīga tematika jau ir izstrādāta citās sesijās, bet intervijas laikā Indra man prasīja jautājumus un ļoti forši tā nonācām pie tādas kaut kādas bišķi pie cita tāda skatījuma, ja? Jo no sākuma bija tā, ka tas mani it kā sadusmo, ja? Tās dusmas bija tā emocija, ar ko es griezos, bet tās sarunas laikā mēs sapratām, ka tur drīzāk ir tāda tā kā bezspēcība un tādas bezspēcības dusmas. Un gājām dziļi un tikām līdz aptuveni 5, 6 gadiem, ka it kā, vārdu sakot, tā visa sesija norises ejot dziļāk zemapziņā, notikumi nāk no pagātnes, no bērnības, vai ne? Un tikām līdz tur tiem 5, 6 gadiem, un it kā tur ir tas sākotnējais moments, bet it kā nav un grūti saprast, un it kā nejūtās, vai ne? Un tas Indrai bija ļoti, kā teikt, pamatīgs darbs saprast un turpināt mani vest. Un es jau pats tur liekas, neko nejūtu, vairs nezinu, kāpēc pēkšņi nav tā kā emocija vispār, viss tā kā vienaldzīgs bloks. Un Indra tikai turpina prasīt, un te parādās tas, ka tu pats, tur gribēdams nevari, nav tas iespējams. Un finālā tur viens jautājums, kas tev traucē, kāpēc tu nevari just? Un asaras pa gaisu rītīgi atsita vaļā. Aizgājām atpakaļ uz aptuveni tur 3 gadiņiem, kad principā tētis pameta, vai ne? Izšķīrās vecāki, un tas ir milzīgs, kā teikt, notikums, vai ne? Tā ir milzīga trauma bērnu psihai un visam, vai ne? Un kaut kā psihe to bija aprakusi, norakusi, ja? Tā, ka tas likās tāds, nekas sevišķs, ja? Nekas īpašs. Bet tagad kādas emocijas nāc ārā. Un tieši tā notikuma ietekmē biju pieņēmis par sevi tādu, kā teikt, lēmumu, ka es esmu kaut kas ļoti, ļoti nevērtīgs. Jo reiz mani pamet, vai ne, tad principā es vispār nekā vērts neesmu. Un kā bērns bija pieņēmis sevi apziņā, zemapziņā un visā ķermenī tādu, kā teikt, tādu emociju, tādu buķeti, ka es esmu ļoti nevērtīgs. Tad Indra palīdzēja man visu to samainīt, dziedēt, pārintegrēt, izaugt ar foršu drošības un pašpārliecinātības sajūtu, kas arī tagad ir jau ļoti palīdzējis dzīvē, jau jūtu to visu, kā ir izmainījies tā uztvere, un tur arī saistās atbildības uzņemšanās, jo principā tas es sapratu, kur tā fiška slēpjās, kad līdz šim situācijās, kur man likās, ka tur taču es neko vairs nevaru ietekmēt, neko nevaru izdarīt, tur viss bija par to, kad es reāli neuzņemos pilnu atbildību. Es kaut kā padevos tās autoritātes priekšā vai kaut kā tam līdzīgi, ka manī tā programma, tas iestādījums bija, kad es jau neko tur nevaru izdarīt, vai ne, kā ir, tā ir, vai ne, it kā cenšos, it kā no malas liekas, it kā visu cenšās un izdara, bet īstenībā, ka tā visu apzinājos un sapratu, skaidri redzēju, ka īstenībā neuzņemos visur pa visām lietām 100% atbildību, jo manī pietrūka tā pārliecība, ka es esmu pats par sevi pilnvērtīgs, varens, spēcīgs un pastāv pa sevi uz 100%. Liels paldies, mīļā, tā bija smaga sesija, tik pamatīga. Viena no tām
ritīgām sesijām. Liels paldies! Tas bija kolosāli. Indra ir kolosāls terapeits.